No 12. līdz 16. jūlijam Tīnūžos norisinājās nometne Es savā vidē, vide ap mani, kurā piedalījās bērni un jaunieši no Tīnūžiem un Ikšķilas. Nometne tika veidota ar mērķi izglītot bērnus ar apkārtējo vidu un tās saglabāšanu saistītajos jautājumos. Bērni skatījās filmu par klimata izmaiņām, laika jautājums, Latvijas zaļā punkta sagatavotās īsfilmas par Latvijā sašķirotā izlietotā iepakojuma ceļu. Tika runāts par veselībai kaitīgajām e-vielām pārtikā un izejvielām sadzīves tīrīšanas līdzekļos, kā arī kopīgiem spēkiem tika gatavoti alternatīvi skaistumkopšanas līdzekļi no dabīgajām izejvielām – sodas, bišu vaska, eļļas un citiem. Nometnes dalībnieki devās arī ekskursijā uz Līgatni, kur iepazinās ar vienu no vecākajiem un tradīcijām bagātākajiem papīra ražošanas uzņēmumiem ne tikai Baltijas valstīs, bet arī Eiropā. Nometnes laikā tapušo radošo darbu izstādi Otrā elpa varēs apskatīt Tīnūžu tautas namā.